Aktieru profesijā ir divi galvenie uzdevumi – spēt iemiesoties sevis atveidojamajā tēlā un tad atkal izmiesoties no viņa laukā. Vidvuds Kotaiko ir aktieris jaunajā Rīgas teātrī, kuram ir bijis jāspēlē viena un tā pati loma aptuveni 10 gadus. Vidvuda gadījums nav tikai mākslinieciskas mokas vai radoša mīkla. Tā ir arī cilvēka liktenis, sabradāšana, par kuru mēs gribēsim uzzināt vairāk no paša Vidvuda. Kā jūtas cilvēks, aktieris, kuram 10 gadus ir jāspēlē viens un tas pats varonis, mēs uzzināsim šajā pētījumā, kuru mēs nosaucām Vidvuds Kazimierz. Darba diena beigusies, ja? Jā. Ilgi šodien bija? No 8 rītā. Čau, Keit. Trešdien atdošu, ceturtdien vēlākais. Aha, viņš tev šitā pilnīgi uzticās, ja? Vairs nē. Viņš ir jau sācis mani mazliet terorizēt par to. Es jau atdodu pa daļai. Bet ja šī tādā pleķi iekārt, tas reizes šausmīgi karsts. Ārprāts, gaišs. Vai jūs spēlējat pie gaismām, ja? Nē, es nācu uz turieni, bija vēl tumšs. No rīta? Nē, naktī. Kā tas ir naktī? No 3:30 laikam. Tev jūs ir mēģinājums no 3? Nē, no 8 rītā, es taču teicu. Bet kāpēc tu tur 3 naktī brauc? Nu kā, ir pateikts braukt 3 naktī, tad ir jābrauc 3 naktī. Kas tad to saka tā? Šorīt Igors teica. Kāds Igors? Nu kā, tas, kas ir autostāvvietā, tieši Latbauma. Jo viņam pēc tam iet jāguļ, un viņš vairs nevarēs vērt vaļā. Novilk žaketi, ja? Šausmīgi karsts ir šodien. Oi. Šodien ir pirmā karstā diena. Kad bija pēdējā? Pēdējo es neatcerēšos vairs tik labi. Pēdējā bija, man šķiet, pagājušajā gadā. Mēs ar Alvinu pat bijām atbraukuši no Valmieras. Un Alvis šausmīgi svīda tajā dienā. Bija, nenormāli karsts. Un Alvim bija saslapis krakls. Un viņš teica, paskat, cik man sasvītas krakls. Un bija arī. Jūs ar Alvu vēl sazvanāties? Viņš man dažreiz mēdz piezvanīt. Bet jūs pa mākslu nē, ja? Nē. Viņš ļoti jocīgi ir uzvedies pēdējā laikā, un vienu brīdi es jau domāju, ka varbūt vajag to telefonu slēgt nost, jo viņš zvanīja ļoti bieži. Jā. Un kontrolēja, kur es atrodos. Viņš prasīja, vai tu esi mājās. Tad man bija jāsaka, ka es esmu mājās, un ja nē, tad viņš teica, ka tu būsi mājās. Naktī? Arī. Vai viņš tev kādreiz apciemoja mājās naktī? Bet to neliec filmā, labi? Labi, visus izslēdz ārā. Viņš tev zvanīja naktī? Man liekas, ka tas bija 3 reizes vai 4.
Patīk smukas lietiņas? Es nezinu, kā tur ir tā smukuma. Man liekas, ka man vienmēr ir licies, ka tajā laikmetā, kad bikšturus patiešām izmantoja, lai saturētu bikses, jo tagad jau modas pēc viņas tā kā nolaiž. Bet tolaik tiešām bija vajadzīgi bikšturi, lai saturētu bikses. Man liekas, ka tas ir kā ar bārdas nožiem un putām. Бикштуры такая падара вīrieti par vīrieti. А мужской отдел, скажите, это где? Прекрасно, направо, туда идти. Туда и направо, да? Спасибо. Tā jau nav kepka. Šī ir banāna. Nezinu, kā ar vērtību. Tā melnā tev nepatika? Man patīk šī, jo te ir fila atkal. Pirmkārt un otrkārt es varu arī atlaist. Man šķiet to... Viņa ir balta, viņa tev nepievilka sauli. Nu jā, es jau nejau tā izteicu, ka man interesē pagaidi. Ir arī kabata, kas man ārkārtīgi patīk. Jā, tas dara. А чому воно, скажіть? 2,50. Paldies. Tā, var šeit. Bet makšķerēt jau tu nebrauc, tā nav laika. Tu vispār bieži pērc drēbes? Nē. Mums jau ir no teātra rekvizītiem šis tas. Tā ir mākslība arī tev sirdī tuvu, vai ne? Saproti, kad es pirmo reizi dabūju Kazimieru, bija runa, ka tas būs uz vienu sezonu, ka es būšu šīs nabaga cilvēks, kurš dzīvo kādā mazā guberņā, savā pagraba istabiņā, un man tas likās, pieņemam kaut kādā ziņā. Bet jā, 10 gadus esmu tēlojis Kazimieru. Un nevienu citu lomu ne? Tu te piedzimi? Jā. Visu mūžu sanāk, es šita tieši, ja? Nē. Tev patīk vairāk klusumā vai tur, kur ir tā dzīvīgāk dzīvot? Man ļoti patīk klusumā. Klusums ir viena no galvenajām lietām, ko es tā kā gribētu dzīvē, bet diemžēl nevar. Bet tev negribās, teiksim, dzīvot varbūt kādā mazpilsētā, kāpēc tev obligāti Rīgā vajag? Nē, man nevajag obligāti Rīgā, bet no otras puses, ko es darīšu? Spēlēšu Gunāra Priedes lugā tautas namā, labākajā gadījumā. Tas taču arī nekas nebūs. Te kaut kāda virtuve ir, ja? Jā, tas nekas, man jau arī tās svaras tomēr ļoti patīk. Bet tā ir tāda romantika arī, vai ne? Nē, absolūti nekādā gadījumā. Vienkārši tā. Kur tavu cepuri palika? Tu taču nopirki cepuri. Jā. Pagaidi, pēdējo... Viņa bija Baronielā, tad...
domā, ka tas... Nē, nu, nevajag jau daudz gaidu. Nē, es domāju, ugunsdrošība. Nu, zini kā, ja mēs... Nevis mēs, bet tu. Nu, zini kā aizmiks un tev taču kaut kādu gulta te, es neko nesaprotu. Nē, vienkārši tā elektrība šausmīgi dārgi sanāk. Nu, bet tev dzīvība nav dārgāka par elektrību. Bet, saproti, vienkārši kāda ir tām naudām. Nē, ja tu esi ar mieru maksāt, tad var ieslēgt elektrību. Nu, labi, es uz filmas budžetu. Nu, jūs budžeta tad tur ir jāiesprauž. Pagaid, tu gribi celties tagad? Nu, bet man vajag kaut kā līdz turienai tikt. Nē, tu man pasaki, kur vienkārši? Tur ir Štepselis. Jā. Nu re. Bet baigi forši īstenībā ar gaismu. Nu tagad es varu redzēt, kas te vispār ir. Nē, nu te jau nekas tāds, man jau tāds pieticīgs. Šis ir mans kabinets, kur es tā kā domāju savas lomas. Nu tā, man, pieticīgi, redzi. Te ir tā kā tāds, viss nepieciešamais. Kas cilvēkam ir, kā miesai, dvēselē te kaut kas, te mazliet kaut ko. Bet tas, tu tā kā uz vasaru šito esi paņēmis sev, ja? Nē, šis man ir viss sezonas. Jā. Tur tālāk ir... Tālāk ir tad attiecīgi Kas? virtuve. Šitā? Nebūs redzama no šeit. Nu tā! Nē, tas varbūt izskatās tā ļoti kompakti no pirmā acu uzmetiena, bet redzi, arī nemaz traki nav. Ir diezgan ērti. Nu katrā ziņā miekste ir ļoti labs šajā vietā. Miekste ir vienkārši izcils. Ja tu pārnakšņotu vienu reizi, tu redzētu. Izcili. Meitenes jau tev es nevaru. Nē, es varu, teorētiski. Tev ir? Nē, nu labi, varbūt kaut kādu ievu puķi es nevestu, bet, piemēram, tādu opolu es varbūt arī varētu. Tu taču prasīji Alvim, ka tu gribi citu lomu, kaut jebkādu, tikai ne to. Kazimieru prasīju, jā. Nu, ko viņš atbildēja? Saprāt, man liekas, viņš tajā brīdī runāja pa telefonu. Arī tā nav, ka beig patikt, viņu traucē. Ko tev kolēģi saka? Nu, Viņi par tevi ņirgājas. Jā, vai arī ne? Pagaidi, ņirgājas? Tev taču vārds nav Kazimiers. Kāpēc tad viņi tev sveicina tavas lomas vārdā? Tā izskatās pēc ņirgāšanās. Varbūt tu gribi ūdeni? Jā. Kur tad tu eji pa darīšanām? Nē, par to nē. Ja tādām lietām ir jārunā, tad es nezinu, vai vispār vērts tādu filmu taisīt. Tad varbūt vienkārši darām šitā. Neredzu. Tur kat rakstīts. Nedusmojies. Visus savu mūža skaistākos gadus es esmu pavadījis šajā klusajā Pēterburgas pagrabā. Un tas nekas, ka griezti zemi, tas nekas, ka sienas šauras. Sirds man plaša. Un sirdsapziņa tīra.
un sirdsapziņa. Tīra katru dienu. Tas ir tavs Kazimirs, ja? Tas ir Kazimirs, jā. Šeit ir aina, kad es eju gulēt. Te nav visa scenogrāfija. Bet principā tas izskatās apmēram šādi. Bet tā scenogrāfija oriģinālajā izrādē ir tāda, ka ir tāds milzīgs betona bloks. Tagad viņš nav, bet viņš nāk no šnorbeļiņiem no augšas. Un viņš lēni, pamazām aizvien vairāk tā kā tuvojas man, saproti? Un tā fināla aina ir drausmīga, tāpēc, ka tas bloks man ir burtiski jau piespiedis pie pašas zemes, un es tur guļu. Vienu reizi man gandrīz notika nepatīkams tāds tā kā. Bet, sliktākā gadījumā viņš atdurās tā kā pret koferi, un tad es esmu vairāk vai mazāk tādā slēgtā telpā. Vispār tā pormala ir traka tādā ziņā. Kurā tu spēlē no viņām? Kurā no viņām ir Kazimirs? Šajā? Nē, tas nav Kazimirs, tas ir Kalpa. Vai tu pārvaldi laiku, kad tu atrodies uz skatuves? Jā. Bet laiks, kuru es pārvaldu uz skatuves, saproti, nav gluži tas pats laiks, kuru es pārvaldu tur ārā. Vai Kazimirs pārvalda tavu laiku? Es pārvaldu savu laiku, un es arī esmu Kazimirs, bet Kazimira laiks atšķirs no mana laika. Tur ir atšķirība. Bet tev taču arī par to maksā, vai ne? Nenormāli daudz. Ārprātīgi, vienkārši kaut kādas astronomiskas summas, es godīgi sakot nesaprotu, par ko. Bet kāpēc tad tu dzīvo pie tām oglēm, tajās šausmās, kur mēs bijām pirms tam? Pirmkārt, tās nav tik šausmīgas šausmas, un otrkārt, ne jau es dzīvoju, bet Kazimirs dzīvo. Tavā dzīvē nav par daudz melnās krāsas? Saproti, mājās man galvenokārt ir brūns. Reizēm par aktieriem saka, ka viņi dzīvo kaut kādos būceņos, reizēm arī ģērbtuvēs pārguļ, vai tu dzīvo normāli? Nē, es nedzīvoju vispār. Tad es runāju ar Kazimiru, nevis ar tevi šobrīd, ja? Redzi, tur ir sarežģīti. Kas tev rokā? Tas ir no kalendāra. Es te nepaspēju izlasīt pēdējā laika aktualitāti, bet tagad es izlasīju. Tur ir aktualitātes? Un te, piemēram, ir no rubrikas tavai zināšanai. Rudenī un ziemā dzīvokļa greznošanai var izmantot kaldētus zarus un ziedus. Tevā dzīvoklī ziediem īsti nav vietas. Bet kaldētiem. Kaldētiem, jā. Savukārt varētu. Jā. Kaldēšanai jāizvēlas tādi ziedi un augi, kuri pēc apstrādes nezaudē formu un krāsu. Baigi labi, un nav rakstīts, kuri tie ir. Bet tu to vispār kaut kā izmanto, vai tu tikai lasi? Teorētiski. Ja Alvis atcels viesizrādes Maskavā, tad es varētu. Tad tev būs jānāk vēlreiz pie manas filmēt. Ir daudz skaistāk. Es taču neizmetu pasi vai teātra caurlaidi vai tam līdzīgi. Paskatās. Mani moka Alvis. Nē, tu izspies to no filmas. Mani moka jautājums par to, kas ir šis Kazimirs. Jaunais cilvēks, kurš nav spējīgs pieņemt tos abstraktos goda jēdzienus.
tas ir Dostojevska tēls pēc būtības. Kas patiešām ir šis cilvēks? Kāpēc es joprojām esmu spējīgs ar viņu identificēties arī mūsdienās? Tas man nav skaidrs. Varbūt, ka tas ir tavs otrais es kādreiz pagātnē. Bet es nevaru viņu attiecināt uz pagātni. Viņš man ir šodien. Tas jau ir tas, kas mani arī notur, kāpēc es vienmēr atgriežos. Forši, ka pie mums ir parādījušies likmju likšanas klubi. Jāaiziet kaut kad. Ir taču citi teātri Latvijā, tu taču varētu citos teātros spēlēt. Bet es esmu spēlējis citos teātros Latvijā. Es biju Liepājā, es biju Valmierā un es biju Rēzeknes neatkarīgajā studijā Nabaga Joriks. Kādas lomas tu tur spēlēji? Nu, Kazimirs bija. Nu, tas bija tā, ka tu biji Valmierā, ja? Un Liepājā arī. Un Rēzeknē. Rēzeknē Nabaga Jorikā. Jā, un tur tu spēlēji? Kazimiru. Tad visur tu spēlēji Kazimiru? Jā. Nu, tad, kad jums bija diplomdarbs? Jā. Kultūras akadēmijā. Ko jūs spēlējat diplomdarbā? Diplomdarbā tur bija citādāk. Diplomdarbā man bija jāspēlē Otello. Tad tu esi spēlējis tomēr vēl kādu lomu bez Kazimiru? Jā, diplomdarbā. Tad tavā kontā ir divas lomas, Otello un Kazimirs. Nē, man jau principā neiedeva to Otello lomu beigās. Tas bija mēģinājums. Jā. Bet pirmizrādē spēlēja Kazimiru. Nē, es domāju, Otello, kad bija Otello izrāda, tad tur, kas spēlēja titulumu. Tur, kas spēlēja titulumu? Otello titulumu spēlēja Andris Kalnozovs. Tu skatu uz dēļiem, tad, kad ir skatītāji, notiek izrāde, tad tu... Ne uz dēļiem skatos, es nebiju, es biju teicēja balss. Pa kreisi bišķi. Vēl? Nē, no manas puses pa kreisi skatoties. Uzauz to žaketu labāk. Aizpogā. Tagad tu esi priecīgs. Tu jau... Domā, ka labs fons priekš plakāts. Uz veselību. Paldies. Tas tev no tām oglēm. Bet tu netīrīsi viņus nost. Saproti, izrādē par Kazimieru pirmajā ir vesela aina, kur Kazimiers pleko, tāpēc, ka viņam ir jāvāc ārā ogles ar šķēpelīti no pavarda. Tāpēc, ka viņa mājkalpotāja tajā pašā dienā ir drēģu kambarī pakārusies drēģu kambarī. Un tas nozīmē, ka un ārā ir mīnus 30 grādi un ir sals. Jā. Un tad viņš vāc ārā ogles. Nu skaidrs, tad tev ir sentimentāls atmiņas. Nē, man nav sentimentālas atmiņas. Ārā ir mīnus 30 grādi un Kazimiers ar šķēpelīti vāc ārā ogles no krāsnes. Tās ogles tev ir kam? Tu negribi visu iztīrīt? Ko es nevaru izturēt?
Un tas ir tas, ka Vēras Muhinas mājai nav šiltas. Šeit ir dzīvojusi pasaules nozīmes tēlniece, kur ir veikusi arī savu ieguldījumu, cik ir zināms vismaz tajā, lai brīvības piemineklis tiktu saglabāts. Un nemaz nerunāsim par leģendārajām glāzēm un citu tēlniecību. Un tas, ka viņai joprojām nav pielikta šilta pie mājas, kurā viņa ir dzīvojusi te Rīgā. Tas, man liekas, tomēr ir kaut kas absolūti nepiedodams. Nē? Reku tur tālāk ir. Kur? Reku tur otrā ir, reku. Jā. Man starp citu šķiet, ka mūsdienās režisori ļoti gaudo par to, ka, tur, saprot, viss digitāls, tas nav tas pats, kas 35 mm, tā tālāk. Man šeit tie, kuri ir strādājuši ar visiem tiem drasmīgi smagajiem uzstādījumiem, tur nezinu, par ko tu runā? Vertos un Franks, viņiem iedotu digitālo kameru tādu, kā tev tagad ir, un viņi teiktu, ideāli, dodiet šurp un taisīt filmas, un nevienam nebūtu tiesību neko iebilst. Tu tā domā? Tu esi dokumentālists, nevis esi. Filma jau ne jau par Verto, bet par tevi, Vidvudu. Jā. This don't kill my vibe. This don't kill my vibe. I can feel your energy from two planets away. I got my drink, I got my music. I will share it with the bigger music. This don't kill my vibe. 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 Up in the clouds, you're my spouse. Un kā ar tavu ģimeni? Viņi arī ir mākslinieki, tavu vecāki? Vecvecāki? Vectētiņš gleznoja mazliet, bet mana vecmāma nopietni nodarbojās ar krustdūriem. Tas ir krustdūriens, ja, kad izšuja lupatiņu. Lūk. Viņai bija ļoti skaisti krustdūriem. Tiesa, pēc tam viņus atradu un viņu izsūtīja neilgi pēc tam. Tos krustdūrienus arī konfiscēja. Viņi bijuši pie tevis ciemos šeit? Mamma bija vienreiz. Ko viņi teica par to, kā tu dzīvo? Tu te mācījies? Kaut ko es te iemācījos, bet, principā tas ir bērnu dārzs. Tas ir mazāk nekā 3 un vairāk nekā 1. Šis ir foršs. Lielā teļu zāle. Kas tas ir? Tas ir aivieks, tas velns. Tev viens velns aiz muguras arī šobrīd.
principā tā mana metode, mana recepte ir šāda. Es ņemu tātad šo te sainīti. Un tur viss ir ļoti skaisti nokalpots. Kāpēc tu liec uz grāmatas? Man patīk šitā bilde. Es vienmēr esmu uzskatījis, ka ēdienam ir jābūt ar estētisko komponenti. Un te mums ir mecīte, un te mums ir garšvielas, un te mums ir zupas pamatne. Protams, ļoti svarīgs moments ir pievienot visas garšvielas. Tās... Tu taču ēd arī kaut ko citu, ne tikai... Nu, tu taču... No. Es domāju... Nu jā. Un no visiem momentiem man visvairāk patīk šis. Redzi, šitā duršļaiden licht. Lūk. Nu, un, protams, verdošs, bet ne pārāk verdošs. Un lejam tā, lai izkausētu šo. Velns pat bada laikā mušas sēd, ja? Jā. Tiešām nebija. Kāpēc viņš neturās ciet? Man patīk tomēr, kad patur ciet, jo tad viņš dabūtu kā ievilkt. Es uzlišu Bergmanu virsū. Ne, Džordžs labu. Šis būs tā paga līdzsvars, viņš krīt uz to, plus līdzsvaru vajag tā balansā. Bet tu nejūties tā kā tu būtu kaut kādā cietumā? Ka tev visu laiku atkārtojas viens un tas pats? Nē, protams, ka nē. Nu, paskaties, teātris tā ir brīvība, pirmkārt. Tu nav ko āpot. Kāpēc? Nu, tad tie putekļi, tās olas strāsnījās. Bet tu ēd gan brokas, gan pusdienas, gan vakariņas? Mums ir bufeti tur. Nu, kā saka, paldies. Man tev ir arī šampanītis pa pēdējo filmēšanas dienu. Nē! Ir? Jā. Nu beidz, nopietni. Jā. Ak, Dievs. Vispār, nu. Tiešām. Nu, nav gluži šampanītis, bet... Tu nevar iedomāties, cik sen es šito gribēju. Nu. Bet tu vispār nelieto, jā? Nu, labi, kamēr Alvis neredz. Tikmēr, kā saka. Bet tas ir ok, jā, nu budžeta ziņā, jo vienkārši, nu, tas tomēr ir, tas ir. Ai, kultūra kapitāls. Nopietni, jā. Nu, jā. Nē, nu. Nu, labi, katra cilvēka dzīvē, kā saka, pienāk tā diena. Atstāšu vēlāk. Bet es izdzeršu noteikti. Kas te nu ies gulēt, vai? Nu, protams, nu rīt taču tomēr diezgan agri diena. Ko tu darīsi rīt? Jāmēģina. Kaut ko jaunu? Nu, jauna izrāda. Bet man tur jātēlo Kazimirs, un līdz ar to... Ak, Dievs. Nē, bet par šito vienkārši, nu, es nezinu, kā lai pasaku paldies. Mazgāties neiesi? Nē, bet es novilkšu. Vērtībai, kā saka. Tā. Labi, Vidvud, nu tad mums jāsaka teva tā. Žēl jau atvadīties, bet, nu,
Kā tur bija tas pantiņš? Ilgas atvadas skundina sirdi. Jā. Nu, forši. Pasaki man, kad būs redzama tā filma kaut kur. Labi. Jā. Ar labu nakti. Tu varētu, lūdzu, promajot izraut štepseli? Labi. Jā, paldies tev liels. Čau. Čau.